esplanāde nekad nav izmantojusi, šobrīd vairs nav izmantojusi arī to potenciālu nākt ārā un nākt pie cilvēkiem. Mums šobrīd māksla ir aiz sētas, aiz žogiem. Vai Rainim patīk būt vienam? Jo tā ir tā vientulības sajūta, mēs negribam te neviens apsēsties, mēs gribam skriet cauri, jo īsti nav tā kā, tie solīgi nav uzaicinoši. Tāpēc mēs domājam, vai jāpārvieto Rainis, vai jāuztais blakus skulptūra dārs ar dažādiem dzēniekiem, jo kur tad ir jāspazīd? Es domāju, ka tas Rīgai noteikti nāktu pa labi, ja mums būtu viens šāds stilistiski tīri, precīzs, izstrādāts tā laika piemineklis, un tas nemaz nebūs slikti, un tas nemaz nav vecmodīgi, tas nemaz nav nemoderni. Mēs vēlamies kaut ko īsu un seksīgu, tā kā buča. Gan ar vizuālo, gan arī mentālo brīvību mēs kaut kādā veidā veidojam Rīgu un esplanādi kā kultūras galvaspilsētas centru, veidojot kultūras tradīcijas pašai pilsētai, iedzīvotājiem un mums kā latviešiem. Kādai būt esplanādei un kurp tai doties tālāk? Lemsim mūsu parka nākotni kopā.